Runājot par zāļu tējām diabēta slimniekiem, atšķirībā no daudziem citiem gadījumiem jāatzīmē, ka pasaulē vispār nav zāļu, nerunājot pat par zāļu tējām, diabēta ārstēšanai. Diabēts, atklāti sakot, cilvēkam ir uz visu mūžu. Un diabēta slimnieku zāles ir vai nu insulīns, jeb arī otrā tipa diabēta slimniekiem, dažāda tabletes. Jājautā, kādēļ tad lietot zāļu tējas. Zāļu tējas diabēta slimniekiem kopā ar ārstējošām zālēm lieto, lai novērstu šiem slimniekiem dažādas blakus parādības. Un lai palīdzētu pastiprināt šo pamatzāļu darbību. Vislabāk, protams, ir lietot speciālu maisījumu diabēta slimniekiem. Šī maisījuma sastāvā galvenās ir divas galvenās drogas, kuras lieto tikai diabēta gadījumā. Tās ir balto pupiņu pākstis, jeb respektīvi pašas vārsnes, tas ir pākstis bez sēklām, un otrs ir melenes lapas. Tieši šīs divas drogas pastiprina diabēta zāļu iedarbību. Bez tam vēl var maisījumā varētu likt arī zemenes lapas, piparmētras lapas, tīruma kosas lakstus vēl, auzu lakstus, negraudus.